Dāvā ziņas! Labdien! Labdien! Kā vienmēr ētēms būs Elīte Slesara un Nadīna Krastīna. Mēs jums pastāstīsim par konkursu, kur organizē Latvijas Finieris. Mums ir atsūtīts video materiāls no Rīgas Teikas vidusskolas 6. B klases, kas arī piedalās šajā konkursā. Tas ir reklāmas pauze. Mēs jums parādīsim video materiālu, kur ir sagatavojis Rīgas Teikas vidusskolas 6. B klases. Un, protams, pēc vēlāk laika ziņas. Maksima bērnu sula tikai Lats 99 litrā. Lūdzu, ierodieties! Maksima! Dāvā ziņas! Sveicināti, mēs esam atpakaļ ēterā. Tātad, lūdzu, video. Labdien! Mēs esam Rīgas Teikas vidusskolas skolēni. Un mēs pētījām bērnu mūsu skolas apkārtnē. Mēs izpētījām to, ka mūsu skolas apkārtnē ir daudz mašīnas. Mūsu bērnu apkārtnē bija daudz dzīvnieku izkārnījumu. Mūsu bērnu bija saknes. Bērnu pumpuri vēl nebija izplaukuši. Bērnu apkārtnēs bija 90 centimetri. Bērnu rāpoja gliemeži un dažādi citādi kukaiņi. Bērnam bija ķēpļi un sunas. Ar bērnu bija daudz mājas. Un bērnam bija liels dūlis. Un bērnam nebija lapas. Dāvā ziņas! O, šis video bija fantastisks, vai ne? Jā. Ļoti. Bet, protams, būs vēl daudz citu konkurējuši dalībnieki. Kā turpinājums būs? Laika ziņas. Lūdzu, sagaidām Gunda Ankārbī. Šīs ir laika ziņas, un tās jums lasīs mūsu kolēģi no Arābijas. Laika ziņas! Esat sveicināti laika ziņās. Es kā parasti jums pastāstīšu par gaidāmo laiku prognozi nākamajām 4 dienām. Tātad 1. maijs, ārpus 12 grādi, apmācies, mākoņains, visu dienu būs gaidāms stiprs lietus. 2. maijs, būs 17 grādi, mākoņains, nebūs gaidāms lietus, spīdēs silta saulīte, bet brīžiem to aizsegs biezi tumši mākoņi. 3. maijs, būs 12 grādi, mākoņains, saulains, patīkams laiks, nebūs pārāk stiprs vējš. 4. maijs, ārā plus 14 grādi, nebūs mākoņains, bet līs lietus. Spīdēs saulīte, silta un lietus. Tadā!